Man priekšā ir tāls ceļš, aizrautības un sajūsmas pilns. Pat ja tas nes pārbaudījumus, es nogādāšu jūs stadionā droši. Es esmu Continental Riepa, oficiālais UEFA Euro 2016 sponsors. Ģimenes uzņēmums Užavas alus jau vairāk nekā 20 gadus pazīstams kā mūsdienīga alus darītava, kas iet līdzi laikam un kas alus brūvēšanā izmanto jaunākās ražošanas tehnoloģijas. Užavas alus darītavas misija gadu gaitā palikusi nemainīga – ražot kvalitatīvu alu, kas gatavots tikai no dabīgām un klasiskām izejvielām. Nepalaid garām! 30. aprīlī un 1. maijā ķegumā pasaules čempionāta Latvijas posms motokrosā. Pauls Jonas un citi Latvijas labākie pret pasaules motokrosa zvaigznēm. Tev tur noteikti jābūt. Cikāk mxgplatvia.com, biļetes biļešu servises LV atbalsta Latvijas izglītības un zinātnes ministrija. Mans tētis man pareizos lietas tam pat nepieskaroties. Goda vārds. Dažreiz pat gadās izglābt kādas princeses dzīvību. Pilnīgi jaunais Kia Sportage. Bagātīgi aprīkots viedais auto. Radīts, lai apbrīnotu. Esiet sveicināti atkārtot cienījamie skatītāji Austrumu Eiropas sieviešu basketbola līgā tiešraidē no Daugavas Sportnam otrā pusfināla spēle starp TTT Rīga un Astanas Tigers. Komanda no Kazahstānas. Ar jums arī šajā otrajā spēlē būšu kopā es Artūrs Sportnovs, Sportcentrs.com komanda. Un kā jau skatījāties pirmo spēli, ja ne, tad informēšu, pirmajā spēlē uzvaru izcīnīja Gdiņas komanda no Polijas, pieveic viņas Smokī Minsk komandu un iekļuva finālā. Gdiņa Smokī Minsk rītā 12:30 spēlēs par 3. vietu ar šīs spēles zaudētājām un par 1. vietu tātad zelta spēle 3:00 šeit pat Daugavas Sporta namā rītā starp Gdiņas komandu un attiecīgi šīs spēles uzvarētājām. Arī šīs spēles rītā Sportcentrs.com tiešraidē varēsiet vērot savos ekrānos. Tāpat aicinu arī šeit uz Daugavas Sporta namu ierasties. Ļoti pozitīva atmosfēra, daudz skatītāju, bungas, troksnis un, starp citu, arī abu dienu pilnā garumā iespējams apmeklēt basketbola muzeju šeit Daugavas Sporta namā. Pat Juljana Simjonova aicina ierasties uz šo muzeju, paskatīties, tā kā varat 2 dienu garumā vērot labu basketbolu, gan uz vietas, gan TV ekrānos, un tāpat šeit uz vietas arī basketbola muzejs. Abu komandu starta piecinieki jau devušies laukumā. TTT sāks ar Andu Eibelu, Lienu Priedi, Zentu Meļņiku, Jau Krastiņu un Kristenu Menu. Astanas komanda sāks ar Kuražovu, Dubrovinu, Koroļevu, Zaricku un Anitu Teilāni centra pozīcijā. Tā kā latviešu spēlētāji ir arī šīs dienas TTT komandas pretiniešu sastāvā. Pirmais uzbrukums TTT, Jau Krastiņu no Zentas Meļņikas saņēma piespēles zem groza, tomēr izvēlās izspēlēt ārā. Kristena Mena uzbruk no tālās distances, viņas tālmetiens nav precīzs un Teilāna pirmā pie bumbas, kas pieskarās Astanas komandām. Un Teilāna ir regulārās sezonas vērtīgākā spēlētāja Astanas komandā, vidēji 12 punkti, 7,9 atliekušās bumbas un 3,1 bloks, protams, un atklāja rezultātu. Astanas komanda precīzi ir Žalina Kuražova, 3-0 šobrīd vadībā Astana Tigers. Šīs komandas savā starpā jau vienu reizi šo sezonu regulārajā čempionātā tikās, 90-46 pārliecinoši uzvarēja TTT Rīga, 3. ceturdaļu uzvarot ar 33-6, pirmajā neizšķirs 19-19, bet 2. un 3. pārliecinoši TTT uzvarēja un kopsumā arī šīs lielais pārsvars. Tas notikās Tallinā Audentes sporta centrā. Pagaidām TTT atbild ar 2 punktiem. Precīza Liene Priede. Un šobrīd uzbrukums turpināsies TTT komandai, jo Astana savā uzbrukumā savas iespējas neizmantoja. Latvijas čempionis ir vienīgā komanda, kas nav zaudējusi turnīrā, kamēr Kazahstānas vicečempioniem zaudējumu skaits pārsniedza uzvaru skaitli. Bet nenovērtēt pretinieces, protams, nedrīkst. Novembrī Tigers negaidīt uzvarēja arī Basket Gdiņa, pamatīgāk rotinot poļu izredzes tikt 4-niekā. Šobrīd Gdiņa ir jau skaidrs zināms, ka ir finālā, jo savu pusfinālu viņas uzvarēja. TTT izvirzījušās jau vadībā 4-3+1, Kristena Mena bija precīza
arī šobrīd TTT komandas uzbrukums. Tālu no groza pagaidām ir bumba. Un vēlreiz TTT ir precīzes 4-3, ne, bet 6-3, dubulto savu pārsvaru, jau Krastiņa. 3 no 5 sākuma sastāvu spēlētājām jau punktus ir guvuši. Gaidam arī Eibels un Meļņikas pirmos punktus. Kristina Mēna izcīna bumbu, ātra piespēle Eibelei. Eibela pat arī pārvar laukumu centru, patīs mēģina roku no tālās distances, ātrs šāviens pa grozu, tas nav precīzs. Redzot, ka pārējās komandas biedrenes jau ir atzīmējušās, ka tikai pati Eibela un vēl Meļņika nav guvusi. Eibela cenšas ātri arī iekarot grozu, pārbaudīt, vai arī viņai šodien roka ir precīzi. Pirmais tālmetiens gan nav precīzs, bet pagaidām komanda ir vadībā. Arī Hannas Zarits, kas tālmetiens nav precīzs, tomēr bumba paliek Astanas komandai. Un turpinās saspēle, apgrūtināta situācija šobrīd bija Astanas komandas spēlētājām. Un tāds sakarīgs uzbrukums grozam arī nepadevās. Tādēļ bumba TTT Rīga komandai un Anda Eibela to iesāk. TTT Rīga fani tribīnēs taisa lielu troksni, vairākas bungas ir, plīvo karogu un arī ar saukļiem dzen uz priekšu savu komandu. 3 punkti ievai Krastiņai, 9-3. Ātri jau spēles sākumā TTT izvirzās vadībā, vai viņam izdosies noturēt šo lielo intensitāti, to mēs redzēsim. Izdevās pirms spēles arī aprunāties ar TTT Rīga komandas galveno treneru Aigaru Neripu. Pats grūtākais šajā sezonā esot noturēt šo motivāciju un šo koncentrēšanos, jo galā tikko pirms nedēļas jau viens šāds fināla turnīrs aizvadīts, fināla 6, tur gan tikai 2 spēles bija TTT Rīga komandai, viņas bija nokļuvušas jau Latvijas-Igaunijas sieviešu basketbola līgas pusfinālā automātiski, tur viņas uzvarēja arī pārliecinoši finālā. Un nedēļa pagājusi un atkal jau jauns pusfināls un rītā domājams, ka TTT, ja viss notiks tā kā jānotiek, arī spēlēs finālā, bet tas pašām vēl, protams, jāizcīna. Liena Priede precīzi no pustālās distances, vēl 2 punkti TTT komandai, un TTT pagaidām no pustālās distances nav kļūdījušās reizi. 4 no 4 metieniem ir bijuši precīzi, 2 no 3 izmestiem tālmetieniem gan grozā nav krituši, tomēr 2 punktu metienu procents pagaidām bez kļūdām. Vēlreiz jau Krastiņa, vēlreiz precīzi no groza apakš. 13-5 kļūst rezultāts pēc nospēlētām 4 minūtēm un 4 sekundēm. Un Astanas komandas galvenais treneris, lietuviešu speciālists Romualdas Petronis, spiest ņemt minūtes pārtraukumu. Pagaidām komandai uzbrukumā nav veicies, tikai 5 punkti un aizsardzībā ir ielaists viss, ko vien var ielaist. Kā jau minēju, 5 no 5 2 punktu metieniem TTT komandai ir bijuši precīzi. 2 reiz precīzi ir bijusi Liena Priede, 2 reiz jau Krastiņu un 1 reiz Kristina Mēna. Pārējās spēlētājs no 2 punktu zonas savu roku nemaz nav izmēģinājuši. Anda Eibela mēģināja tālmetienu, tas grozā nekrita. Vispārējie uzbrukumi TTT ir bijuši veiksmīgi. Un Astanas komanda, Kazahstānas čempionis 2015. gadā, vicečempionis no 11. līdz 14. gadam, arī 2016. gadā vicečempionis. Šis mačs izvērtās, šī fināla turnīra cīņa izvērtās pietiekami spraigi, un pirms pāris nedēļām Tigers zaudēja Kazahstānas troni. Fināla spēlēs atzīstot Kokšetevas Okžeptes komandas pārākumu. Spēku samēru mainīja arī tas, ka uzbrucēja Aļina Jagupova nomainīja komandu, ieradās viņa Okžeptes komandā un nacionālā čempionāta spēlēs regulāri guva pa 30-40 punktiem. Un tā skaitā arī pret savu bijušo komandu. Un tā kā Kazahstānas vicečempionis šobrīd 4. vieta Austrum Eiropas basketbola līgas regulārajā čempionātā. Un šī 4. vieta tad arī īstenībā tikai pamatīgā cīņā izcīnīta, jo tur vēl 2 komandas pretendējuši šo 4. vietu, tāpat kā Viļņiški Biršķis, arī Minskas Horizon. Tomēr Astanas tīģeri vinēja visas sev svarīgās spēles un pusfinālā iekļuva. Cīņa par medaļām turpinās šodien. Tā nebeigsies arī pēc šīs spēles, jo galā arī zaudējošo maču cīņa par medaļām turpināsies un jācīnās būs tikai par cita kaluma medaļām, un rītā jau 1:30 pa dienu spēle par bronzas medaļām, un pēc tam jau 3 cīņa par zeltu un arī, protams, sudraba medaļām. Teilāna tikko bija ar bumbu, jau ir piespēlējusi Hannai Zarītskai, kurai ir regulārajā sezonā double-double.
Nu, šajā spēlē, protams, šo double būs savākt daudz grūtāk, jo pretī tomēr nopietns spēks. TTT Rīga komandas izskatā. Baibeglīte labu piespēli saņēma no Kristenes Menes. Pašā groza apakšā nebija neviena, kas viņai traucētu pēc tam izpildīt metienu, un Baibeglīte šo situāciju izmantoja pilnībā, trāpot 2 punktus un groza apakšu un plus 8. Šobrīd, kad jāspēlē 4,5 minūtes pirmajā ceturdaļā. Izdriblē cauri visam soda laukumam Olga Dubrovina, pēc tam piespēlē Anitai Teilānei, kura lieliski ierāvās uz grozu un pārvērt šo uzbrukumu 2 punktos. Plus 6 šobrīd TTT Kristene Mene spēlē ar muguru pret grozu, apspēlēja savu pretinieci. Neizdodās gūt 2 punktus ar sodu, bet īsti nav ko pārdzīvot. Personīgo piezīmi nopelna Darija Koroļeva. Nu, Menei 2 soda metieni un iespēja šādā veidā gūt punktus. Iespēja, kas jāizmanto, jo šeit tika apturēta ar piezīmi. Pirmais soda metiens Kristenei Menei precīzs. Vidēji šajā līgā viņa izpild soda metienus ar 58,3% precizitāti. Šoreiz abi 2 soda metieni ir precīzi. Nu, Latvijas Igaunijas sieviešu basketbolīgā Kristenei Menei šis procents ir daudz augstāks, 76,2%. Tagad patiesībā Menei ir laba soda metienu izpildītāja. Nu, jāsaka, viņa ir gan laba spēlētāja, gan laba dziedātāja. Jau vairāk kārt translācijās esmu stāstījis par to, ka Kristene Mene spēlē ģitāru, ir nodibinājusi grupu, izdevusi 2 albumus. YouTube varat atrast viņas grupas izpildītās dziesmas, tāpat arī sporta studijas veidoto sižetu iesaku atrast. Tur Ineta Radevičs ciemojās pie Kristenes Menes un arī kopā abas 2 uzdziedāja. Tā kā mūsu vieglatlēte izbijusi ar lieliskiem rezultātiem savā karjerā, un tāpat arī Kristene Mene, TTT spēlētāji, kas kādreiz arī sporta klubā Cēsis spēlē. Tā kā Latvija viņai patiešām nav sveša, un droši vien patīk, ja jau brauc uz šajien spēlē un piedalās. Sidnija Kārteri iesāk savus komandas uzbrukumu, Ieva Kūlītes bloku vairāk kārt izmantotam. Tagad Zenta Meļņika iespēlē Ievai Kūlītei uz groza apakšu, un Ieva Kūlīte dāvā Zentai Meļņikai rezultīvu piespēli, pati sev 2 punktus un plus 10 šobrīd, kad vairs 3 minūtes un 13 sekundes atlikuši pirmajā ceturtdaļā, ir TTT Rīga komandai un straujiem soļiem uzsāk šo spēli, lai iekļūtu finālā. Neizdodās precīzs metiens Zariņai Kuražovai. Pretuzbrukums TTT komandai, Ieva Kūlīte to iesāk, vēl Sidnija Kārteri, tālāk Lienai Priedei. Liena Priede pati dodās garām, diezgan viegli tas viņai arī padodās. Tiek viņa garām Zaļinai Kuražovai. Trāpa no groza apakšu un plus 12 šobrīd Latvijas čempioniem. Nu, pagaidām Latvijas čempioniem, pagaidām TTT vēl jācīnās finālā. Viņas ir iekļuvuši, tur ir iekļuvuši arī Vega 1 komanda, kura šosezon rāda ļoti labu sniegumu. Un pirmo reizi Latvijas sieviešu basketbola vēsturē Vega Liepājas komanda iekļūst fināla spēlēs. Ierastais duelis starp TTT un Cēsīm nu ir izjaukts. Tāpat arī Vega 1 pirmo reizi Latvijas Igaunijas sieviešu basketbolīgas vēsturē izcīnīja medaļas. 3. vietu viņas ieguva, pieveicot mājniecēm 108-2 Tallinn komandu. Pusfinālā Latvijas čempionātā pieveic TTT juniores. Nu, starp citu, otrajā spēlē līdzīgs mačs izvērtās. Juniores sparīgi turējās pretī līdz pat spēles beigām. Nu, tomēr Vega 1 iekļuva finālā 2-0 uzvarot sērijā. Tas par Latvijas sieviešu basketbolīgas čempionātu. Šis ir Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgas čempionāts. Un šajā čempionātā startē 8 komandas no 6 valstīm. Nu, regulārajā sezonā izspēlēja vienu turnīru. Katra komanda apmeklēja 3 sabraukumus un regulārās sezonas 4 labākās komandas kvalificējās šim 4 fināla turnīram Rīgā. Nu, formāts diezgan līdzīgs kā Eiropas jaunatnes līgas čempionātam, jeb EIBLam, FIBA apstiprinātām sacensībām. Nu, tur gan piedalījās 228 komandas no 26 valstīm. Šajā turnīrā pirmais posms notika Rīgā septembrī, otrais posms notika Viļņā novembrī, trešais posms notika no 8. līdz 10. janvārim šogad Tallinā un Gdiņā. Un 4 fināls tātad šeit šodien un rīt Rīgā, Rīgas Daugavas sporta namā. Plus 10 joprojām TTT komandai. Nedaudz izgāju ārpus spēles, bet joprojām rezultāts par labu TTT, un arī viņi šobrīd uzbrūk. Pēdējā minūte 3 sāksies pirmajā ceturdaļā.
jo Krastiņa tiek atbruņota, bet tikai ar pārkāpumu. Darija Koroļeva pārkāp noteikumus. Nu, interesanti, ka nospēlēts 8 minūtes 52 sekundes un tikai tagad otrā komandas piezīme Astanas komandai un viena piezīme ir TTT Rīga komandai. Astanas galvenie plusi ir lietuviešu treneris, tāpat arī latviešu un ukraiņu leģionāri. Saspēles vadītāja Olga Dubrovina ir labākā piespēļu dalītāja turnīrā, vidēji 7,4 rezultīvas piespēles, bet uzbrucēja Hanna Zarīcka regulāri izceļas ar double rādītājiem, kā jau minēju. Centra spēlētāja Anita Teilāna regulārajā sezonā kļuva par vērtīgāko spēlētāju un uz leģionāra fona pārējās Astanas spēlētājs nav tik meistarīgs, tādēļ mēģina šos trūkumus novērst ar komandas spēli. Nu, arī otro komandas piezīme TTT Rīga nopelna. Anna Eibele nopelna sev pirmo personīgo piezīmi, bet, nu jā, nospēlēt pirmā ceturdaļa. Pēdējās 33,7 sekundes atlikušas Anita Teilāna jūsu ekrānos. Latviešu spēlētāji. Un turpinās Astanas komandas uzbrukums. Nav precīza Darija Koroļeva, bumba pie TTT, un viņas arī noslēgs. Cīm redzot šo ceturdaļu, vēl 15 sekundes atlikušas uzbrukumā. –12 sekundes, jā. Pārkāpums pret Zentu Meļņiku, trešā komandas piezīme Astanai. Nu, jūs ekrānos arī Smoki Minsk treneru sastāvs. Uzaicināts uz šo turnīru apmeklēt ir visu komandu treneri, visu komandu pārstāvi. Un šeit redzēja arī 1182 Talliņu komandas galveno treneru. Tā kā visi ir aicināti, visi kopīgi pavadž šeit laiku. Vakarā arī, protams, bankets komandām. Nu, sieviešu basketbolam jāturās visiem kopā un to mēģina panākt Austrumeiropas basketbola līga un prieks, ka tā. Vēl 3 punkti precīzi TTT komandai, 29 pret 13. Otrā pusfināla pirmā ceturdaļā. Mums neliela reklāma un esam atpakaļ uz otro ceturdaļu. Sveiks! Izskatās, ka tev nav viegli. Pamēģini Fiskars. Šo lāpstu var cieši satvērt, skat, cik tā ir asa. Un tā ir arī viegla. Šī tev būs piemērotākā. Fiskars Exact. Piedalies Fiskars pavasara kampaņā veikalos un vari laimēt dārza šķūnīti. Skābā ķermenī skābs garastāvoklis. Kafija, saldināti dzērieni, alkohols un termoapstrādāti ēdieni disbalansē tavu pH līmeni. Jūties labi, sabalansējot savu pH ar dabīgu sārmainu minerālu ūdeni. Aqualēr pH 9+. Ērce! Austrijas vakcīna droši pasargās tevi no ērču encefalīta. Vēl viens iemesls, kāpēc nākt uz šejieni un skatīties spēles klātienē. Lietuvas Rītas karstai meitenes bija paaicinātas, un arī viņas mūs visus priecēja šeit, un tāpat arī dažādi konkursu skatītājiem, tas lielajā puslaikā ar vērtīgām balvām no Fiskars un vēl no dažādiem atbalstītājiem. Tā kā cienījamies skatītāji. Ja vien ir laiciņš, droši aicināt visu Daugavas sportam, tāpat arī aicināt apmeklēt basketbola muzeju. 4. stāvā abas dienas viņš būs vaļā. Uljana Simjonova pat personīgi visus aicina. Tā kā droši nāciet uz Daugavas sportam. Ieeja brīva, tā kā biļetes nebūs jāpērk. Iekonomēsiet, kādam uzkodai sanāks vēl paralēli. Tā kā visi mīļi gaidīt, ja ne, tad skatāmies šīs spēles sportcentrs.com tiešraidē. Nospēlē aizsardzībā Katja Aizsila ļoti labi apzog savu pretinieci, novēršot, uzmanību bija novērsta un Katja Aizsila to izmantoja. Aizsila pats šobrīd arī ar bumbu, jo Kristina Mēne tālu no groza. Zenta Meļņika jau tuvāk tam, piespēle viņai un
Zeita Meļņika Anitu Teilāni apspēlē. Nu, galu galā Janita Teilāne grib kandidēt uz spēlēšanu Latvijas izlases sastāvā, tad Zeitai Meļņikai jāparāda, kāds līmenis ir Latvijas izlases sastāvā, un Zeita to arī labi dara, apspēlējot Anitu. Jebkurā gadījumā, ja treneri vēlēsies Anitu redzēt, tad mēs arī skatītāji un līdzutēji būsim priecīgi. Anita būs komandas sastāvā, bet šeit Darija Koraļeva nobloķē, kā tas aizsilas mēģinājumu iekarot grozu. 31-13 šobrīd vadībā ir TTT komanda. Nu, TTT Gūžs ir otrajā ceturdaļā jau 2 punktus. Astanas Tīģeri pagaidām vēl ne punktu minūtā, 18 pagājuši. Turpinās TTT arī komandas uzbrukums. Andēja vēl redz, ka zem groza ir brīva. Ieva Kulīte uzreiz piespēlē. Ieva Kulīte jūtot, ka grozs ir aiz muguras. Laiž tikai bumbu groza virzienā, pārkāpums pret viņu un Ievai Kulītei šobrīd jāstājās uz soda metienu līnijas. Nu, kāpēc ne? Ja jūt tikai grozs aiz muguras, tad, kā saka, lai tikai. Nu, šoreiz gan šie 2 punkti netika gūti un vēl mēģinājumi no soda metienu līnijas. Pirmais Ievai Kulītei soda metiens ir precīzs. Viņai šodien jau 3 punkti, starp citu arī 3 izcīnītas atlēkušās bumbas, 1 rezultīvu piespēli. Nu jau 4 punkti Ievai Kulītei. Viņas komandai 20 punktu pārsvars pār savām pretiniecēm. Spēles otrās ceturdaļas pašā sākumā. 2 minūtes vēl nav nospēlēts. Nu, šajā spēlē nospēlēts 11 minūtes un 21 sekunde. Un plus 20 jau TTT. Nu, jāsaka arī pirmajā šīs dienas pusfinālā Smoki Minsk pirmajā puslaikā izvirzījās ar 15 punktu pārsvaru vadībā un tomēr beigās piekāpās savām pretiniecēm. Nu, pārliecinoši spēles beigās piekāpās. Bija vēl tur Gdiņai, bet Minskai cerības aizķerties aiz Gdiņas. Tomēr neizdevās tas viņām un Gdiņa iekļuva finālā un gaida savus pretinieces, skatoties droši šo spēli. Vietas spēlētājs neredz, treneris izredz. Gdiņas treneri bija jau jūsu ekrānos, kuru jau pieminēju, Kataržina Dideka. Un tieši viņa savus nākamos pretiniekus vēro un redzot, kāds pārspēks šobrīd ir TTT komandai, protams, arī viņai ir ko pārdomāt. Nu, ar treneri arī aprunājāmies arī par rītdienas iespējamo finālu, gan pret vienu, gan pret otru komandu, par abām iespējamām spēlēm. Nu, jāsaka, ka treneris teica, ka tikai uz Astanu šobrīd skatās un tikai par Astanu arī domā. Nu, visas domas Astanā trenerim, bet to, ko treneris man teica pirms spēles video intervijā, aicinu jūs skatīties puslaika pārtraukumā. Tajā būs intervija ar kādu no spēlētājām, pirmajā puslaikā kādu no labāko spēlētāju. Un pēc tam arī skatieties interviju ar jūsu ekrānos esošo treneri Aigaru Neripu, Latvijas, Igaunijas pašreizējo 3-kārtējo čempionu un arī Latvijas čempionu godu turētāju. Nu, šīs gods vēl būs jāaizstāv pret Vega 1 komandu. Nu, šīs sacensības jau nākamnedēļ aicinu Basket LV mājaslapā sekot līdzi kalendāram un, protams, nākt kā Liepājā uz mājas spēlēm, kas liepājniekiem interesanti, tā arī Rīgā Elektrum Olimpiskajā centrā. Mačs aizvedīs TTT Rīga komanda. Tāpat interesants būs arī cīņa par 3. vietu, kur savā starpā TTT Rīga junioris cīnīsies ar RSU Merks komandu. Nu, tur nekas nav prognozējams. RSU Merks manā skatījumā ir favorītas šajā duelī, bet TTT junioris ar Dignu Strautmani priekšgalā un Sindiju Kuduli komandas motoram esot. Tāpat arī Sigita Džārcāne un Laura Grabe, šīs jaunās spēlētājas. Vai nu šobrīd trenējās TTT sistēmā, vai ir trenējušās, tā kā arī tur būs interesants mačs. Un jāsaka, RSU Merks komandai Ants Aizsila pievienojās sezonas beigās, būtiski papildinot komandas sastāvu. Tā kā arī spēles par 3. vietu būs interesants. Pagaidām neprecīzs uzbrukums no tālās distances Vikšanai Osipenko. Izdodās tomēr pārvarēt laukuma centra TTT spēlētāji. Ieva Kulīte nogādā to Sidnijai Kārterei un Sidnija turpina savas komandas uzbrukums. Stūri Ieva krāstiņā atkal Sidnija Kārteri redz, ka aizsardzes ir nogājušas malā, Patīs mēģina pustālo metienu, tas nav precīzi. Liena Prieda tur arī jau Kulīti iespieduši stūri ir Oksanu Ivanovu. Nu, tomēr Ivanovai izdodās sveikā izkļūt no šīs situācijas, lai gan bumba atstājas laukumu, tā ir atstājas no Lienas Priedas kājas laukumu. Un nu jau mierīgākā stilā var uzsākt savu uzbrukumu kazahstānietis. Fonā šeit man skan aizsardzība, TTT Rīga atbalstītāji ar skaļām bungām. Kā jau pirmajā pusfinālā spēlē teica, paveicies man ir, ka mani līdzi ir, nevis man līdzi, bet man režisors ir iedalījis komentētāju austiņas, kuras apslāpē šo skaņu, jo skaņa patiešām ir liela, un es domāju, ka
vakarā ar dzirdi varētu būt pašvakāk. Tas šeit par lielisku atmosfēru Daugavas sporta namā. Uzbrukuma laiks ir beidzies Astanas Tīģerieniem. Un TTT iespējas palielināt savu pārsvaru. Nu, nav izdevies kādu laiku nevienai no komandām gūt punktus. Atceramies, ka minūte 18, kad bija nospēlēta otrajā ceturdaļā, bija šis 33-13. Tagad jau nospēlēts ir 3 minūtes un 30 sekundes. Tā kā 2 minūšu laikā nevienai no komandām nav izdevies gūt grozu. Sidney Carter iesāk TTT Rīga mēģinājumu. Kristen Mēne nav precīzi no pustālās distances, tā kā šajā uzbrukumā TTT arī nav precīzi. Nu, gaidīsim, kura komanda šo klusēšanas brīdi pārvarēs ātrāk. Iespējams, tas dos papildus enerģiju. Anita Teilāne ir tā, kas gūst grozu pēc 2 minūšu pauzes savām komandām. Labu piespēli viņa saņēma no partneris Oksanas Osipenko un pārvērš šo uzbrukumu 2 punktos. Īsti rezultātā tas pagaidām tikai tāds mazs mierinājums, jo joprojām -18 ir Astanas Tīģerienēm. Ieva Kūlīte pret zonas aizsardzību šobrīd jācīnās TTT Rīga komandai. Ieva Krāstiņa. Šajā uzbrukumā šķiet visi spēlētājs pieskārās bumbai, tomēr metiens pa grozu nepadevās un Lienai Priedei nu jau taktisks noteikumu pārkāpums pret Astanas spēlētāju Olgu Dubrovinu. Komandai tā ir 4. piezīme TTT komandai. Nu, Olga Dubrovina ir saspēles vadītāja no Ukrainas. Labākā piespēlētāja turnīrā 4,7 rezultīvas piespēles šai saspēles vadītāja, un viņa jūsu ekrānos šobrīd diriģē savas komandas uzbrukumu turpinājumu. Vidēji spēlē Dubrovinai 9,9 punkti arī, turklāt vēl 28 gadus jauna šī spēlētāja, kā jau minēja no Ukrainas. Pēdējā spēlē pret TTT gan viņa negūja nevienu punktu, tā deva 2 rezultīvas piespēles, bet pirms tam pret Horizontu 21 punkts, pret Viļņas Kibirkšis 25 punkti, pret Gdiņu 10 punkti. Visās šajās spēlēs arī lielisks piespēlēšanas prasmes parādīja. 5 pret Horizontu, 7 pret Viļņu, 13 pret Gdiņu. Kā jau minēja, pret TTT tika pamatīgi ierobežota un līdz ar to ar labiem statistikas rādītājiem neizcēlās. Sidney Carter jūsu ekrānos izpildīja soda metienu. Sidney Carter turpinās šo sezonu pēc sezonas Latvijā. Dosies spēlēt uz sieviešu NBA. Ja nekļūdos Phoenix Suns, ja kļūdos, tad palabojiet mani, bet šķiet, ka tieši ne Phoenix Suns. Nu, negribu kļūdīties, tāpēc noskaidrošu šo informāciju puslaikā, un tad jau ziņojuši par Sidnejas turpmākajām gaitām šo sezonu. Jau Krāstiņa precīzi no tālās distances, 38 pret 17 pēdējām, otrās ceturtdaļas otrajā pusē iesākoties. Jau Krāstiņa realizē tālmetienu un izvirz vadībā ar 21 un savu komandu. Uzbrukums Astanas Tīģeriem. Oksana Ivanova šobrīd ar bumbu, pati mēģina apspēlēt Rūtu Veideru, 2-11 numuru 1 pret otru. Nu, Rūta Veidera izrādās pārāk šajā aizsardzības epizodē, bet pēc tam noteikumu pārkāpums. Tomēr Ievai Krāstiņai rāda mums Rūta Veidera, bet Ieva Krāstiņa ir tā, kas pārkāpus noteikumus un līdz ar to dod iespēju izpildīt soda metienus Olgai Dubrovinai. Un pirms viņa to darīs, vēl Olga parunājās ar savām komandām. Nē, tomēr soda metieni jāizpild ir Anitai Teilānei, nevis Olgai Dubrovinai. Un Anita Teilāne savu pirmo soda metienu realizē. 85. gadā dzimuši šī Latviešu basketbola centra spēlētāji. Realizē abus soda metienus. Un spēlējas arī Vācijas līgā. Latvijas izlasē debitēja Anita 2004. gadā, 21. augustā, kopā ar Latvijas sieviešu izlasi izcīnījusi ir arī 4. vietu 2007. gada Eiropas čempionātā Itālijā. Ar U20 izcīnījusi 3. vietu 2005. gadā Eiropas U20 čempionātā. 2011. gadā Anita Teilāne izcīnīja Rumānijas čempionāta sudraba medaļas. CSM Satūmare komandas sastāvā no 11. līdz 12. gadam šo sezonu aizvadīja Budapeštas klubā Vasas Basket, savukārt pēc sezonas pārgāja uz Ungārijas klubu Unikjo Euroleasing Sopron. Nu, tā sastāvā aizvadīja pussezonu un 13. gada janvārī pārgāja uz citu Bulgārijas klubu, uz Haskovo
un spēlēja līdz sezonas beigām, un tad pārgāja uz Vācijas līgas klubu TSV Wasserburga. Nu, tāds īsumā stāsts par šo centru spēlētāju Astanas komandā, bet tikmēr Sidnija Kārtera stājusies otmetiena līnijas, ir precīza. Un vēlreiz jūsu ekrānos vēlākie TTT Rīga komandas atbalstītāji. Bumbu paliks Astanas komandai, tā ir atstājusi laukumu no TTT Rīga komandas spēlētājām, līdz ar to 11 sekundes vēl tīģerieniem, lai apdraudētu TTT grozu. TTT Rīga komandas atbildes gājiens Kristina Mēne tālu no groza. Turpina zonas aizsardzībā spēlēt Astanas tīģerienes. Baibai Glīte 9 sekundes. Baibai neļauj izspēlēt šo bumbu uz 3 punktu metienu līnijas partnerei. Pārkāp tur noteikumus Darija Koroļeva. Un tā kā tikai tagad komandas piezīmes ir 4 Astanas komandai, tad vēl soda metieni jāizpilda nebūs, bet atlikušajās 3 minūtēs 40 sekundes gan. Tas būs jādara, ja kāda no komandām pārkāps noteikums, ja vien, protams, netiks pārkāpt noteikumi uzbrukumā. Precīzs metiens padodās Žaļīnai Kuražovai. Atspēlē viņa 2 punktus, un starpība joprojām pamatīga, 19 punktu starpība. Šo ceturdaļu uzvar ar 11-8 TTT, ja pirmo uzvarēja ar 29-13. Pagaidām TTT pārliecinošs pārspēks. Zenta Meļņika groza apakš nav precīzi, bet patīs cīra uzbrukumu bumbu. Un uzbrukums TTT komandai var turpināties, vairs tikai 6 sekundes stājās. Sidnija Kārteri tomēr redz, cik ir atlicis uzbrukumā. Nav precīzs viņas uztālais metiens. Atlanta Dream komandā spēlēs Sidnija Kārteri. Sezona sāksies 14. maijā. 20. sezona tā būs. Protams, ne jau Kārterei, bet sieviešu NBA līgai. Un, kā jau minēju, uz Atlantu dosies Sidnija Kārteri. Viņa 27. numuru tika draftēta sieviešu NBA. Čikāgas Sky nodraftēja, spēlējusi arī tādās komandās, kā minēja jau Čikāgas Sky 2012. gadā, Connecticut Sun 13. gadā, Indiana Fever 14. gadā, un pagājušajā gadā viņa jau pārstāvēja Atlantas komandu. Un tāpat kā šogad uz turien dosies, pagājušajā gadā Atlantas sastāvā 26 spēlēs, vidēji 11,3 minūtēs, vidēji 2 punkti un 1,2 rezultatīvas piespēles. Un tieši tikpat sezonas 2 viņa būs aizbijusi arī TTT Rīgas komandā. Atceramies, ka arī 13.14. gada sezonā 14 spēles TTT komandā aizvadies Sidnija Kārteri, gūstot 12,8 punktus vidēji spēlē. Arī 5 izcīnītas bumbas viņai bija, tas viss Latvijas un Igaunijas apvienotajā čempionātā. Vai tagad uzbrukumā Zenta Meļņika uzbrukuma Smailē. Jo Krastiņa nav precīzi no tālās distances, bet Andēja vēl ir pirmā pie bumbas. Vēl 100 sekundes atlikušas otrajā ceturdaļā. Bet pirms turpinās TTT uzbrukums, spēlētāji maiņas jau Kulīt un acīmredzot Baibai Glīte atgriežās laukumā. Turpinās TTT uzbrukums. Skatītāji dzen uz priekšu TTT komandu, tomēr neizdodās viņām iekarot šoreiz grozu, Astanas grozu. Joprojām liels pārsvars TTT, arī šis uzbrukums nav precīzi Astanai. Hanna Zarīcka nav precīzi no tālās distances un minūte 15 vēl otrajā ceturdaļā. Atgādinu, ka puslaikā intervija ar kādu no pirmā puslaika labāko spēlētāju. Domājams TTT komandā. Un pēc tam arī treneris Aigars Neribs jūsu uzmanībai. Pirms spēles gan viņu intervēja, bet runātais būs arī aktuāls puslaikā. Tā kā droši noklausties interviju arī ar TTT komandas galveno treneri. Krastiņu, es domāju. Jā, es jau redzēju savu pateicību Krastiņu. Mums pie tā zīmes nevar? Viņš nevar to vadu aizstiept līdz turienē, bet es jau viņam pateicu, lai viņš intervē, lai ir pie reklāmas ir fonā.
nedaudz novērsa jūsu padevīgā komentētāju uzmanību. Šeit Austrumeiropas sieviešu basketbola līgas organizatori. Par to atvainojos, bet spēle turpinās. Jūsu ekrānos Andis Eibels precīzais tālmetiens 42-26 šobrīd vadībā TTT komanda. Minūte un 6 sekundes jāspēlē vēl pirmajā puslaikā. Pretinieku komandas galvenais treneris, lietuvietis Romualdas Petronis tikai noplāta rokas. Pārāk viegli ļauj pretiniecēm gūt grozus un pašas nespēja tik veiksmīgi atbildēt. Anitai Teilānai jau 16 punkti, 2 atliekušās bumbas. Pārējās spēlētājs pieticīgākas. Teilānai vēl viens sodametiens, 17 punkti viņai. Viņa savu darbiņu šodien dara godam. Partneris pagaidām attiecīgi pienesumu nevar dot. Agresīvi nospēlē šeit Olga Dubrovina, atņem viņa bumbu Rūte Veiderei. Tomēr neizdodās šo labo aizsardzību pārvērst 2 punktos. Jūsu ekrānos joprojām Anita Teilāne. Tie, kas kādu laiku nav Anitu redzējuši, beidzot var izbaudīt arī Anitas spēli. Šeit Anita nenoķēra bumbu, bija tur priekšā jau Anda Eibele un neko darīt, jādodās aizsardzībā. Anda Eibele iesāk šo uzbrukumu, TTT komandai jau Kulīte no sev tik iemīļotās pustālās pozīcijas, pustālās metiena pozīcijas ir precīza. Vēl viens uzbrukums būs TTT komandai, jo šajā līdz galam nevarēs spēlēt. Astanas Tīģerienes līdz galam varēs spēlēt, bet laiks vēl paliks ceturdaļā Astanas komandai. Un pārkāp noteikums Rūta Veidera pret Anitu Teilāni, vēlreiz nosūtot viņu uz soda metienu līnijas. Teilānei šodien 3 no 3 sodiņiem jau ir bijuši precīzi. Uzbrukus viņa 11 reizes arī no 2 punktu zonas. Viņai arī 2 atliekušās bumbas, 4 izprovicētas piezīmes. Un kopā 17 punkti. Samazina Teilāne pretinieču pārsvaru. Pirms otrā puslaika pārtraukuma, 20 sekundes vēl atlikuši, līdz galam var spēlēt TTT. Tomēr Rūta Veidera pazaudē bumbu un tagad jau jāsaka, līdz galam var spēlēt Astanas Tigers komandas spēlētājs. Veidera saņem no trenera nedaudz pārmetumus. Pieturam šo bumbu, nodedzinam sekundes uzbrukam līdz ar signālu. Šoreiz tā tas nenotika. Un Astanas Tīģerienēm iespēja noslēgt šo uzbrukumu. 5 sekundes vēl atlikušas. Jau Kulīte izcīna bumbu, 1 sekunde, vairs nebūs precīza uzbrukuma šajā puslaikā. Tātad rezultāts 44-29 par labu TTT Rīga komandai. Jūsu uzmanībai tuliņ puslaika intervija. Man priekšā ir tāls ceļš, aizrautības un sajūsmas pilns. Pat ja tas nes pārbaudījumus, es nogādāšu jūs stadionā droši. Es esmu Continental Riepa, oficiālais UEFA Euro 2016 sponsors. Ģimenes uzņēmums Užavas alus jau vairāk nekā 20 gadus pazīstams kā mūsdienīga alus darītava, kas iet līdzi laikam un kas alus brūvēšanā izmanto jaunākās ražošanas tehnoloģijas. Užavas alus darītavas misija gadu gaitā palikusi nemainīga – ražot kvalitatīvu alu, kas gatavots tikai no dabīgām un klasiskām izejvielām. Nepalaid garām! 30. aprīlī un 1. maijā ķegumā pasaules čempionāta Latvijas posms motokrosā. Pauls Jonas un citi Latvijas labākie pret pasaules motokrosa zvaigznēm. Tev tur noteikti jābūt. Cikāk mxgplatvia.com, biļetes biļešu servises LV atbalsta Latvijas izglītības un zinātnes ministrija. Pavasara mūdes un motosezonas atklāšana molā. Uzzini vairāk www.mols.lv. Mols jūties labi!
Ieva Krastiņa ar mani kopā pēc pirmā puslaika. Nu, jau izskatās, ka šodien spēle iet viegli, bet beigās tagad pēc puslaika tikai +15. +15 tev ir diezgan solīds pārsvars, bet jāatzīst, ka otrajā ceturdaļā mums neaizgāja spēle, kā gribētos, jo pretiniecis uzlika zonas aizsardzību, un mūsu metieni brīvie neiekrita. Jādomā kaut kādi citi taktiskie risinājumi. Vai var liecināt pirmā puslaika beigas par to, ka otrais puslaiks būs saspringtāks? Es domāju, ka nē, ka mēs noteikti mēģināsim noturēt šo pašu pārsvaru un nelaist viņus tuvāk, bet mēs neko neatdosim par brīvu. Otrais pusfināls tik īsā laikā, nedēļa tikai pagājuši. Spēka pietiek? Spēka pietiek. Treniņi bija sabalansēti un mierīgākā režīmā, tā kā spēki ir sataupīti un esam gatavs. Labi, paldies, skrien pie komandas, nekavēsim vairāk. Tā bija Ieva Krastiņa puslaika intervijā. Tūliņ arī dzirdēsiet, ko treneris Aigars Neribs teica pirms spēles par šo maču, bet mēs atgriežamies pēc tam jau uz spēles tiešraidi uz otro puslaiku. Pusfināls jau īsā laikā. Kāds noskaņojums un kā izdodas noskaņoties? Jā, pats galvenais, kā tu minēji, ir noskaņot, katru dienu atrast savus līdzekļus un domāt par treniņu grafiku, domāt par uzdevumiem, kādā veidā spēlētājs noturēt ar interesi un ar azartu treniņos un arī turnīrā un arī spēlē iekšā. Tāds treneru uzdevums. Atvainojos, tik daudz dažādi pretinieki, gan Latvijas-Igaunijas līgā, gan arī šajā Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgā spēlētājiem galvas nesajūg? Noteikti. Mums, protams, treneriem ir darbs, konkrēta spēle, konkrēta cilvēka analīzu pasniegt. Un, protams, mazliet vienkāršākā formā mēs pasniedzam to video analīzi, ko vajadzētu darīt un kādā veidā sekt pretinieki nekā Eirokausos, bet spēlētājiem informācija pietiekoši daudz jāsagremo. Kas ir tās pozitīvās lietas jūsu komandā, kas arī šozon labs starts Eirokausos, uzvarēt Latvijas-Igaunijas līga, iekļūts Latvijas finālā, šobrīd arī pusfināls Austrum Eiropas līgā? Es domāju, tas bija pirmām kārtām komandas ķīmija sākumā. Un pa vidu bija tiešām tāds sagurums un varbūt maza apātija pret basketbolu vispār kā tādu. Un dotajā brīdī izskatās, kā es minēju spēlētājiem, ka paši ir sapratuši, ka ir galvenās spēles, vairs nav kur taupīties, un man patīk tā enerģija un atdeva, kā strādājam pēdējos treniņos. Cik grūti jums ir izvēlēties savus spēlētājus, runājot par šo rotāciju, jo 3 vērtīgākās spēlētājs 3 mēnešus ir tieši no TTT un katru mēnesi cita spēlētāja? Jā, bet sākumā jau bija tā, ka mēs esam daudz un, ja paskatās, ir 8-9 spēlētājiem pār pa 10 punktiem un katrā spēlē savādāk. Un tikai pēdējos 3 mēnešos varbūt kādā spilgtāk izcēlās uz citu fona. Bet kopumā viss tāds komandas darbs un jāskatās no spēles uz spēli. Labi, ka ir, kas vienu otru papildina. Nu, tieši tā, labi tas ir. Un šodienas pretinieces Astanas Tīģi ir atbraukuši no Kazahstānas. Tur bija vesels 3 komandas, kas cīnījās par šo 4-nieku, lai šodien pret TTT spēlētu. Kā jūs novērtējat tieši Astanas iekļūšanu un pēc tam varbūt arī par Astanas stiprajām vājām pusēm? Pirmkārt, Astanā, es domāju, treneris izdarīja labu analīzi, paskatījās iepriekšējos pretinieks un uzvarēja tos, ko vajadz uzvarēt sīvās spēlēs. Gan Rīgas, gan Viļņas posmā, ja es precīzi minēšu. Tur bija tās uzvaras, kas bija taktiski nesa to vietu, kur viņi tagad atrodās. Un par pašām pretiniecēm ir centriem pretī augumi un stāvi un ir ārējā līnija pretī. Un mums, protams, jācenšās ar saviem trumpiem, lai kā tas nebūtu, tas ir ātrums viens un arī taktikas daudzveidība. Tā arī jācenšas turpināt un jāuzvar noteikti. Citu mērķi jau mums nevar būt, protams. Neatkarīgi no rezultāta ir zināmi pretinieki, gan spēle par 3. vietu, ko, protams, mēģinam varbūt izslēgt, gan finālā, kā vērtē ir šo 2 komandu cīņu un attiecīgi Gdiņas uzvaru? Izskatījās, ka Gdiņa tieši pēdējās minūtēs to uzvaru izrāva un Balkrieviem 1-2 metieni pietrūka, lai tā intriga būtu līdz galam. Bet viņām nav vairākas vadošās spēlētājas, bet man tas deva tikai tādu informāciju un ieskatu uz priekšu, un dotajā brīdī es tikai skatos Astanas virzienā, kas mums ir jāizdara, lai mēs tur būtu. Tā, soli pa solim. Labi, paldies, treneri, lai izdodās šī spēle un lai izdodās arī uzvarēt. Veiksmi. Tas bija treneris Aigars Neribs, pieslēdzamies spēlē. Sveiks! Izskatās, ka tev nav viegli. Pamēģini Fiskars.
Šo lāpstu var cieši satvērt, skat, cik tā ir asa, un tā ir arī viegla. Šī tev būs piemērotākā. Fiskars Exact. Piedalies Fiskars pavasara kampaņā veikalos un vari laimēt dārza šķūnīti. Skābā ķermenī skābs garastāvoklis. Kafija, saldināti dzērieni, alkohols un termoapstrādāti ēdieni disbalansē tavu pH līmeni. Jūties labi, sabalansējot savu pH ar dabīgu sārmainu minerālu ūdeni. Aqualēr pH 9+. Ērce! Austrijas vakcīna droši pasargās tevi no ērču encefalīta. Puslaika pārtraukums vēl nav noslēdzies, vēl 6,5 minūtes, bet tā mums ir lieliski iespēja apskatīties arī šīs spēles labākos momentus, pāranalizēt arī šo maču, jo, lai gan pirmā ceturdaļa mums šķita, ka TTT šodien visu nokārtos ātri un kārtīgi, tomēr otrajā ceturdaļā TTT zaudēja ar 1 punktu starpību, 15-16, atgrieza Astanas Tīģerienes šajā spēlē intrigu, un tas mums liek domāt, ka arī otrais puslaiks būs intrigas pilns, un šobrīd jūsu ekrānos labākie momenti ir TTT Rīgas sanākušie atbalstītāji. Anita Teilāna lielā mērā palīdzēja savai komandai kaldināt uzvaru, 19 punkti viņai, Anda Eibela trāpīja savu 3 punktu metienu vienīgo no 3, un tas arī jūsu ekrānos šobrīd. Un arī lietuviešu treneris Romualdas Petronis ļoti emocionāli šajā spēlē, brīžiem neizprot savas komandas taktiskos gājienus. Šeit vēlreiz Anita Teilāna uzbrukuma smailē, Olga Dubrovina pabaroja viņu ar rezultīvu piespēli, un Olgai Dubrovinai, ja vidēji sezonā 7,4 rezultīvas piespēles, tad šodien jau 7 pirmajā puslaikā, tā kā Olga savu vidējo rādītāju noteikti atkārtos un domājams pat arī palielinās, un redzam arī otrajā puslaikā, kā Astanas Tīģerienēm izdevās izvirzīties varībā otrajā ceturdaļā. Pirmajā puslaikā, protams, tas viss kopumā, un kā jau minēju, pirmo ceturdaļu TTT uzvarēja ar 29-13 ar 16 punktu pārsvaru, tad šiem diviem kungiem ir ko pārdomāt pēc otrās ceturdaļas, kurā savukārt Astanas Tigers uzvarēja 16-15, smaids sejā arī Oksanai Osipenko, sildoties kopā ar Darju Koroļevu, un trenerim Petronim ir ko pārdomāt arī, jo jāmēģina turpināt otrajā ceturdaļā iespētais galā 1 punktu pārsvars par TTT, tas nozīmē, ka TTT ir pa zobam, to parāda šī ceturdaļa, un arī TTT atbalstītāji tribīnēs ar dažādiem plakātiem, un nākot uz TTT spēlēm, mājas spēlēm, starp citu esat laipni aicināti arī Latvijas sieviešu basketbola līgas finālus apmeklēt. Par precīzu kalendāru iesaku jums lūkoties Basket LV mājaslapā, bet varu arī par to, protams, painformēt šeit pat tiešraidē. Jūsu ekrānos arī Gdiņas komandas, 2 no ārzemniecēm, Peres Džonsona, un tāpat arī tūlīt precizēšu otras spēlētājs vārdu un uzvārdu. Ešlīs Šīlca, protams, šī spēlētāja, un tāpat arī Amber Johnson no Smoky Minsk, no komandas, kas rītā cīnīsies par 3. vietu. Un, kā jau minēja, Latvijas sieviešu basketbola līgas fināli norisināsies 20. aprīlī 7:30 Olimpiskajā sporta centrā. Otrā spēle jau Liepājā 23. aprīlī 6:30 Liepājas Olimpiskajā centrā. Un 3. spēle Elektrum sporta centrā Rīgā, kādreiz saucās Olimpiskais sporta centrs, un 3. spēle 26. aprīlī, ja būs nepieciešama vēl viena spēle, tad jau par to vēlāk, un to jau tad sakoja līdz kalendāram, bet pirmās 3 spēles jau ir noteiktas šajā Latvijas čempionātā, bet mums priekšā otrais puslaiks, otrajā pusfināla spēlē Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgā starp TTT Rīga un Astanas Tigers komandām vēl 2 minūtes, 50 sekundes
dāmām, ko iesildīties pirms otrā puslaika. Nu, pirmajā pusfināla spēlē uzvarīs cīņa Gdiņas komanda pieveicot Smoki Minsk spēlētājus. Un tā tad iekļuva finālā. Un par 3. vietu Minska gaida savas pretinieces, un par 1. vietu Gdiņa gaida savas pretinieces. Nu, kamēr vēl ir laiciņš, cienījamie skatītāji, gribu jums pastāstīt arī kādu labu ziņu par rītdienu tiem, kas varbūt neizlems nākt uz Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgas fināla spēlēm vai spēli par 3. vietu, tad visi esat aicināti tirzniecības centrā Spīce, kurā norisināsies basketbola diena. Gan Alderes LBL komandu spēlētāji būs pieejami, kurus varēs izaicināt uz dažādiem basketbola elementiem, strītbola sacensībām. Pačukstējuši, ka būs gan Armands Šķēle, gan Aigars Šķēle, tāpat būs Kristaps Jānis Šenoks no Vēnspils, tāpat būs Žanis Peiners no Vēnspils, no Vefrīga būs pieejams Jānis Bērziņš, Ričmonds Vilde, Joshua Harelsons un daudz citu komandu spēlētāji, arī mūsu jaunisceptais latvietis Endrūs Šmits no Jūrmāla Fēniks komandas, kuri šobrīd cīnās Alderes LBL spēlē, būs pieejami Spīcē rītdien. Tā kā visi šie spēlētāji visi būs gatavi izaicinājumu un pieņemt basketbola laukumā. Būs arī pašiem jaunākajiem bērniem dažādi basketbols aicina iespējas izmēģināt pirmos soļus basketbolā, iepazīt basketbolu. Būs arī ierindas cilvēkiem, pircējiem dažādas atrakcijas ar veļas bolu, būs jātrāpa drēbes veļas grozā, būs dažādas vēl stafetes, būs karsēmeitiņu priekšnesumi. Alderes LBL klubu karsēmeitenes ieradīsies, un, lai priecētu Spīces apmeklētājs. Tā kā visi esat laipni gaidīti rītā Spīcē, pulkstens 14:00. Šīs pasākums sāksies un līdz pat 17, tā kā 3 stundas Spīcē valdīs basketbols, un visiem, kuriem patīk basketbols, tad droši svētdienas dienā uz Spīci un paralēli savos vietālruņos vai viedierīcēs vai televizoros, ko varbūt kāds ir izdomājis paņemt līdzi, vai ieiet elektropreču veiklos un skatāties arī Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgas spēle par 3. vietu, tātad 12:30, spēle par 1. vietu, pulkstens 15. Tas viss rītā, bet šodien mums vēl vesels puslaiks otrajā pusfināla spēlē. Un tajā TTT Rīga pagaidām vadībā, bet otrā ceturtdaļa tādu briesmu signālu dot TTT komandai, ka jāsāk kaut kas atkal darīt lietas labā, lai veiksmīgi nocīnītos. Labākās spēlētājs 13 punkti Ievai Krastiņai, ar kuru arī aprunājos puslaikā. Viņai arī 2 atlikušās bumbas, 1 rezultīva piespēle, 1 pārtverta bumba. Un vēl pievienojuši 6 punktus ir Liene Priede un Kate Aizsile. Ne, Liene Priede un Ieva Kūlīte, Kate Aizsile gan 0 punktu pagaidām. Visvairāk atlikušās bumbas ir arī Ievai Kūlītei, 5 gabals. Zentai Meļņikai par 1 vairāk, Zentai 6, 2 no tām uzbrukumā, 3 rezultīvas piespēles Zentai Meļņikai, 3 ir arī Andai Eibelei, 4 ir Kristenai Manai, kurai arī 4 punkti. Un 8 Tīģera komandā 19 punkti Anitai Teilānei, 2 atlikušās bumbas, 5 izprovocētas piezīmes, 2 pārtvertas bumbas. Nu, tikai vēl 2 spēlētājas ir gūjušas punktus, gan Zarutska un Žaļina Kuražova 5 punkti. Nu, labākā cīņā par bumbām ir Darja Koroļeva. Viņai 4 bumbas, rezultīvākā piespēlētāja, nu, protams, Olga Dubrovina. TTT uzvar ar 10 bumbu pārsvaru cīņā par atlikušajām bumbām, 24-14. Kļūdu vairāk ir TTT komandai, par 1 kļūdu vairāk. Nu, pārējās statistikas ailēs līdzīga spēle šodien. Liene Priede trāpa tālmetienu. Atkal palielinot savas komandas pārsvaru līdz 18 punktiem, nu, lai gan es prasu, ja vai Krastiņai pārprotamā, nu, kā tad tik tūp ielaidāt, nu, nosacīt tūlu līdz 15 punktiem, protams, tas ir nosacīt tūlu, bet ja ņemam vērā, ka ar 16 punktiem jau vienu uzvarēja TTT 1. ceturtdaļu, tad, protams, ka gaidījām, ka šis pārsvars, un viņš arī pieauga līdz vairāk kā 20 punktiem, tomēr izdevās izlīdzināt. Anitai Teilānei neprecīzi postālīs metiens, Anitas māsa Zane Teilāne, kādreiz pazīstama kā Tamani, arī ir šeit Daugavas sporta namā. Šobrīd runājās ar TTT komandas galveno menedžeri, ģenerālmenedžeri Egilu Lūci. Nu, iespējams, ka uz nākamo sezonu pierunās viņš Teilāni spēlēt TTT komandā. Redzēsim, mēs jau, protams, būtu priecīgi, ka vietējā komandā jo vairāk Latvijas izlašu spēlētāji, jo šeit Latvijā viņas vairāk redzēt. Nu, protams, jāgaida, ka TTT turpinās spēlēt FIBA kausos, nu, FIBA Eiropas kausos šo sezonu.
pietiekami labs rādītājs, laba statistika. Tikai izslēgšanas spēlēs TTT izstājās no šiem kausiem, bet šeit uzbrukuma piezīme nopelna Žaļina Kurazova, nogāž viņa Lieni Priedi. Un tas nozīmē, ka bumba būs TTT spēlētājām un saņem pārmetumus no komandas galvenā trenera Romualda Petroņa. Astanas spēlētājs, bet jāspēlē aizsardzībā pie -18 trešās ceturtdaļas sākumā. Liene Priede pati laužās līdz grozam, domādama droši vien bija šo piespēlēt Zentai Meļņikai, tomēr iespēlēja Astanas komandas spēlētājas rokās. Un Astanai ātrais uzbrukums. Zenta Meļņika izcīna sev atlēkušo bumbu, 7. jau šajā spēlē sev. Un palielinot arī šajā statistikā savas komandas pārsvaru, kā minēja pēc puslaika jau +10. Atlēkušajās bumbās TTT arī komandai, bet šis uzbrukums viņām nav precīzs. Tagad jāspēlē aizsardzībā, rezultāts joprojām gan +18. Vienīgais tālmetiens bija precīzs TTT komandai otrā puslaika sākumā, bet vairs neviena komanda grozu nav gūs. 2,5 minūtes nospēlēts, un šeit bloķēts metiens. Kristina Mane izceļās aizsardzībā un piespiež Astanas spēlētājs sākt savu uzbrukumu no jauna, ievadot bumbu spēlē no gala līnijas. Starp citu 28 spēles ir aizvadītas šajā visā Austrumeiropas basketbola līgas turnīrā. Šo sezonu, pirmā sezona, 19 spēles izšķīrās, beidzās mazāk kā ar 10 punktu starpību no šīm 28 spēlēm. Ir bijuši 3 pagarinājumi, ieskaitot vienu dubultu pagarinājumu, tātad 2 pagarinājumi ir bijuši. Turpinājumā Austrumeiropas sieviešu basketbola līga plāno izvērsties no 8 līdz 16 komandām jaunajā sezonā, 16-17 garā sezonā. Un vēl viens mērķis ir panākt, lai FIBA atzīst šo turnīru. Un līdz ar to turnīram uzreiz, protams, FIBAs atzinums. Un turnīrs kļūst uzreiz nopietnāks pēc šī atzinuma. Neteiksim, ka, protams, viņš šobrīd nav nopietns, bet ja jumta organizācija atzīst, ka šis turnīrs ir viņu sistēmai atbilstošs, tad, protams, arī daudzām komandām viņš kļūst interesantāks, tāpat sponsoriem un visam pārējiem, bet šobrīd uz sodmetienu līnijas Kristina Mane. Manai 4 punkti šodien, 4 atlēkušās bumbas, 5 rezultīvas piespēles, 1 personīgā piezīme un pirmais šīs soda metiens. Acīm redzot, nesportiska piezīme, bet tehniskā piezīme ir bijusi Astanas komandas kādai no spēlētājām. Bet šī epizode jau ir beigusies un turpinās TTT Rīga komandas uzbrukums. Mane nav precīzi no pustālās distances, tiesnešiem jāpieņem lēmums. Neesmu jūs iepazīstinājuši šajā spēlē ar tiesnešiem. Irina Konan, Ksenija Romaņuk un Bartošs Puzons. Nav neviens Latvijas tiesnesis, atšķirībā no iepriekšējās spēles. Iepriekšējā spēlē neviena Latvijas spēlētāja un komanda nespēlēja. Un līdz ar to, lai viss būtu godīgi, pagaidām Latvijas tiesneši Latvijas komandas spēles netiesā. Ja kādam tiesnesim, protams, patriotisms, dziļi sirdī ir iesēdies, tad spēles karstākajos brīžos var nedaudz varbūt pavilkties uz savu komandu, un tieši tāpēc arī starptautiskos turnīros, kāds ir arī šis, attiecīgās valsts tiesneši tiesāt nedrīkst. Bet ko par to? Turpinās uzbrukums. Astanas komandas uzbrukums, vēl 11 sekundes tajā. Laužās uz grozu Olga Dubrovina. Precīzi gūst viņa punktus. Samazina līdz 16 punktiem atkal pārsvaru. Pēc puslaika bija -15, pa 1 punktu pieaudzējuši TTT ir savu pārsvaru. Jāsaka, ka tikai 3 punktus TTT ir gūši šajās nospēlētās 4 minūtēs, bet Astanas komanda tikai 2. Līdz ar to nav izdevies samazināt pretiniešu pārsvaru, lai gan izdevības bija daudz, un šoreiz nogroz apakšs atkal Hanna Zarītska ir precīzi 4 punkti šajā ceturdaļā, 4 nospēlētās minūtēs. Pašas būtu spējīgākas, varbūt uzbrukumā. Šī rezultāta starpība jau 3. ceturdaļā būtu daudz mazāka, tomēr neizmantoja viņa TTT
buksēšana uzbrukumā. Liena Prieda nogroza apakšno precīzi. Atceramies, pirmajā ceturdaļā slavēja TTT par to, ka neviens 2 punktu metiens nav aizvest garām. Lieliska precizitāte tajā. Un ātri iegūts arī pārsvars. Nu, jāsaka, otrajā spēles daļā vairs tik labi TTT komandai neveicās. Un labā ziņa gan ir tāda, ka šīs pagaidām pirmajā ceturdaļā iespētais arī šobrīd dod iespēju atrasties vadībā. Nefiksēs, protams, ka nefiksēs šeit nesportisko pārkāpumu, apturēts tik ātrais uzbrukums, bet divas aizsardzes jau bija šeit priekšā. Redzam, Liena Prieda ieskrējusies, bet tur jau divas aizsardzes no Astanas komandas bija priekšā, līdz ar to nesportisku piezīmi nepiešķirt tiesneši. Nu, cita runa varētu būt par to, ka basketbolā tuvāko gadu laikā varētu domāt par to, kā izskaust šīs nesportiskās piezīmes. Nu, Nacionālā basketbola asociācijā maksimāli maz ir šāda piezīme. Nemācēšu precīzi pateikt, vai tiešām tas ir tādēļ, ka tas ir ar noteikumu aizliegts, lai gan esmu redzējis, ka tā tiek apturēta spēle. Pagaidām tas ir atļauts vēl Eiropas basketbolā, un līdz ar to komandas to arī izmanto. Sidnija Kārtera nav precīzi, bet jau kūlīt izcīna uzbrukumu un vēlreiz Sidnija Kārtera, nu jau Zenta Meļņika zem groza. Arī Zenta Meļņika nav precīzi, pagaidām tikai 3 punkti. Nospēlēts 5 minūtes 10 sekundes 3. ceturdaļā. Nu, 3 punkti nav tas rādītājs, ar ko TTT komanda varētu lepoties, un nedaudz uzbrukums kaut kur ir iestrēdzis. Nu, protams, nerunāsim par Astanas komandas uzbrukumu, kur 19 punkti no 33 punktiem ir Anitai Teilānei. Nu, pārējos 14 punktus salasījušas ir partneris, no kurām puse punktus ir gūsi Hanna Zarīcka, kurai regulāri sezonā double-double, tā kā divas spēlētājas ir gūšas 26 punktus un 7 punkti tikai pārējām. Starp citu, tādas arī ir tikai 2, pārējās visas ir plusējuši. Tagad 4 spēlētājas ir gūšas punktus Astanas komandai, bet Astanas komanda pietuvojusies līdz 14 punktiem, un šo ceturdaļu arī atrodas vadībā. 5 sekundes, lai apdraudētu grozu. Liena Prieda jāmet pa grozu Lienai. Liena nepamana uzbrukuma beigu tuvošanos. Astanas tīģeri pārvar laukumu un jau Krastiņa pārkāp noteikumus pret Dariju Koroļevu. Iespējams, ka Darijai būs jāstājās uz sodametienu līnijas, jo manā skatījumā bija jau gājienā uz grozu. Redzam atkārtojumā. Un tieši tā, jābūt 2 sodametieniem, un tā arī notiek. Darija Koroļeva stājusies uz sodametienu līnijas, lai šos sodametienus izpildītu. Neprecīzi otrais sodametiens Koroļevai, bet pati viņa izcīna uzbrukumu bumbu. Turpinās Astanas uzbrukums. Viņām šī ceturdaļa pagaidām par labu 5-3. Iegūs vēl 2 punktus. Teilāna šobrīd ar bumbu, bet piezīme Sidnijai Kārterei. Otrā personīgā piezīme viņai, 3. komandai. Tad vēl par 14 sekundēm pagarina šo uzbrukumu Sidnija Kārtere. Nu, Astanas komandai par labu. Un Astana iesāk arī savu uzbrukumu no gala līnijas. Šobrīd ar bumbu Dubrovina iespēl Teilānei. Teilānas pustālais metiens nav precīzi saskrienās. Tur 2 spēlētājs savā starpā no vienas komandas. Līdz ar to Baiba Beiglīte iegūst šo bumbu, bet Baiba Beiglīte nokļūdās metienā ar kreiso roku. Nu, Baiba nav atgriezusies tik labā formā, kādā viņa bija pirms guva šo nepatīkamo traumu, šo krustenisko saišu pārrāvumu un atgriezusies laukumā. Tā ir labā ziņa, bet sliktā ziņa, ka stabilā vieta Latvijas izlasē ir pazaudēta un arī pārliecība pašas uzbrukumos ir pazaudēta. Nu, novēlēsim Baibai visu vasaru ir priekšā, lai atgūtos, lai sagatavotos. Tā kā individuāls darbs un droši vien arī Baiba zina, kas viņai būtu jādara. Un līdz ar to arī Baibai novēlam pēc iespējas ātrāk atgriešanos. Šeit pret jau Krastiņu Anita Teilāna pārkāp noteikums. Anitai Teilānai otrā personīgā piezīme. Komandai 4 vairs noteikums pārkāpt nedrīkst, ja negrib zaudēt punktus no sodametienu līnijas, bet tieši to arī... Nē, to... Tas ir... Šeit piezīme fiksēta Zentai Meļņikai. Redzam viņas
neizpratni. Bet cīņā par bumbu viņi ir pārkāpusi noteikumus. Komandai 4. piezīme, līdz ar to joprojām soda metieni nav jāizpilda. Bet tagad gan atlikušajās 3 minūtēs 3. ceturdaļā soda metieni būs jāizpilda, ja tiks pārkāpt noteikuma aizsardzībā. Un tā kā šajā gadījumā uzbrukuma piezīme nopelna, precizēsim, numur 8, tātad Olga Dubrovina nopelna personīgo piezīmi. Nu, tā kā piezīme ir uzbrukumā, tad pēc basketbola noteikumiem pat pie normas soda metieni nav jāizpilda, vienkārši jādod bumba pretiniekam, un šobrīd pretinieks ir TTT Rīga komanda, kurām plus 13 pret 8 tīģeriem un tikai vienīgie 3 punkti. Šajā ceturdaļā, jā, nospēlēts jau ir 7 minūtes 19 sekundes un tikai 3 punkti TTT Rīga komandai. Nu, jāsaka, taisnības labad Baibai Eglītei būs iespēja papildināt savu punktu rašu. Pagaidām tie ir 4, 3 atliekušās bumbas. Un šī spēlētāja, kas stājusies soda metienu līnijas, tad Baiba Eglīte pirmo savu soda metienu nerealizē. Otrais soda metiens Baibai ir precīzs. Baiba Eglīte pabeigusi El Paso augstskolu Teksasā. Komanda Miners. Tie, kas nezin, kas ir komanda Miners, iesaku atrast filmu Glory Road, jeb Slavas ceļš, un tur ir stāsts par komandu, kuras galvenais treneris augstskolas komandā paaicina dažādas rases spēlētājus, iekļaujot to komandā. Tas gan notika tālajā 66. gadā, bet tobrīd vēl nebija pieņemts, ka dažādas rases spēlē komandās, un afroamerikāņi tika uztvert pavisam citādāk, un tieši viņi savā ziņā lauza šos stereotipus, un filma patiešām ļoti aizkustinoši, ļoti skatām par šo Miners komandu. Iesaku visiem noskatīties, viena no labākajām basketbola filmām. Un tieši šo augstskolu Baiba Eglīte ir pabeigusi. Kas interesanti, ka ne tikai Baiba Eglīte, arī Kristīna Vītola un daudzas citas latviešu spēlētājas šīs skolas absolventes, un arī šobrīd turpina studēt, un redzot arī El Paso Miners komandas vadības lielo interesi par latviešu spēlētājām, un acīm redzot labo pieredzi. Regulāri brauc aģenti šeit uz Latviju, un mūsu labākās spēlētājas izvēlās. Noteikuma pārkāpums uzbrukumā vēlreiz Naģežda Kondrakova pārkāp noteikumus. Soda metieni nebūs jāizpild, bet nepareizi blokts, nepareizi līgs bloks. Noved pie tā, ka tehnisko piezīmi saņem arī lietuviešu treneris Romualdis Petronis. Nu, viņš jūsu ekrānos tiesnesim pateica visu, ko viņš domā. Turpina to darīt arī šobrīd, nopelnīs tūlīt arī otru tehnisko piezīmi, un tad viņam būs jāpamet laukums. Viņa asistents viņu nedaudz nomierina, bet tikmēr otrā komandas nometnē treneri Nešpors un treneris Neribs pārspriež notiekošo. Nu, TTT izlīdzinājuši rezultātu šajā ceturtdaļā. Nepat izvirzījušās vadībā ar 7-5. Ieva Krastiņa gūst 8. punktu šajā ceturtdaļā. Nu, pieklājīgāku padarot šo rezultātu. Nu, jāsaka, ka ja pirmajā ceturtdaļā abas komandas guva kopā 42 punktus, tad otrajā ceturtdaļā 12 punkti, mazāk nekā Astanai pirmajā ceturtdaļā iespēts. Abas komandas trešajā pagalam neprecīzi uzbruk grozam un nespēja to iekarot. Arī šoreiz Sidnei Kārterei nav precīzi uzbrukums, un līdz trešās ceturtdaļas beigām 100 sekundes vēl ir atlikušas. Ar bumbu Dubrovina. Piespēle zem groza nav precīzi. Sidnei Kārteri labu pozīciju ieņēmas, pārtur šo piespēli, jau Krastiņa iesāk komandas pret uzbrukumu. Sidnei Kārteri, Liena Priede, pustās metiens. Liena Priede nav precīzi, jau Kulī tur pacīnās. Liena Priede arī. Liena Priede gan ir izkāpus ārpus laukuma robežām vai vienkārši uzkāpus uz laukuma līnijas, un līdz ar to uzbrukums nu jau būs Astanas Tigers spēlētājām. Dubrovina pat izlaužās līdz grozam, gūs 2 punktus no groza apakš.
izlīdzina rezultātu trešajā ceturdaļā. 7-7 šobrīd rezultāts starp abām komandām, joprojām gan plus 15 ir TTT komandai. Tieši tāds pats pārsvars kāds pēc puslaika, tā kā 10 minūšu laikā. Pārsvaru ziņā nekas nav mainījies. Spēles ziņā spēle kļūs maz rezultatīvāk. Ieva Kulvīte, 2 punkti Ievai Kulvīte. Ieva Kulvīte turpina būt rezultatīva un precīza. 8 punkti viņai šodien. Rezultatīvākā Ieva Krasteņa, protams, ar 14 punktiem. Vēl arī Lienai Priedei 9 punkti un Sidnijai Kārtei 6 punkti. Būs vēl viens uzbrukums TTT Rīga komandai. Jānoslēdz vēl šīs Astanas spēlētājām 13 sekundes. Tajā viņām vēl atlikuši. Tālu no groza pagaidām ir bumba. Neizdodas līdz grozam pietuvoties. Dubrovina pret Sidniju Kārteru. Pat izpild pustaula metienu un pat ir precīza. 7-7 trešajā ceturtdaļā. Rezultāts 53 pret 38. Un visticamāk šo ceturtdaļu savā labā noslēgs TTT komanda. Vai savā labā noslēgs, to mēs redzēsim, bet noslēgs gan TTT. Sidnija Kārtera laužās uz grozu, atstāja vēl 2 sekundes arī Astanas spēlētājām, bet tomēr tās netiek izmantotas. Tātad plus 2 ceturdaļā TTT Rīga komandai, plus 17 pēc 3 nospēlētām 10 minūtēm un atgriežamies uz spēles 4. ceturdaļu pēc reklāmas pauzes. Sveiks! Izskatās, ka tev nav viegli. Pamēģini Fiskars. Šo lāpstu var cieši satvērt, skat, cik tā ir asa. Un tā ir arī viegla. Šī tev būs piemērotākā. Fiskars Exact. Piedalies Fiskars pavasara kampaņā veikalos un vari laimēt dārza šķūnīti. Skābā ķermenī skābs garastāvoklis. Kafija, saldināti dzērieni, alkohols un termo apstrādāti ēdieni disbalansē tavu pH līmeni. Jūties labi, sabalansējot savu pH ar dabīgu sārmainu minerālu ūdeni. Aqualēr pH 9+. Ērce! Austrijas vakcīna droši pasargās tevi no ērču encefalīta. Arī pēc trešās ceturtdaļas priecēja mūs uzstājoties Lietuvas Rītas Kārsai meitenes. Vēl viens iemesls, lai nāktu uz Daugavas sporta namu šodien. Ja vēl paspēsiet 10 minūtes 4. ceturtdaļā ir, varbūt būs pagarinājums, bet tad ir jāiespringst pamatīgi. Astanas tīģerienēm jāgūst 17 bezatbildes punkti. Tas nozīmē 17 punkti jādara pašām un nedrīkst ļaut vēl nevienu punktu gūt pretiniecēm. Tad varbūt pagarinājums. Ja ne, TTT pagaidām izskatās, ka dodās pretī finālam, bet aicinam visus rītā no 12:30 nākt uz Daugavas sporta namu. Spēle pa 3. vietu, trijos spēle pa 1. vietu. Bet ja ne, tad visi uz Tirdzniecības centru Spice no 2 līdz 5 tur basketbola diena. Un, protams, arī sporta centrs.com. Video tiešraides, abas dienas šajos laikos, tā kā daudz basketbolu iespēju un aicinu cienījamie skatītāji, izmantojiet to. Daudz dažādi šovi, konkursi un ļoti laba atmosfēra tribīnēs. Kristina Mana ir precīzi iesākoties 4. ceturtdaļai, pusminūtē nospēlēt. Palielināt viņa savas komandas pārsvaru atkal līdz 17 punktiem. Pēc pirmā puslaika lielākais pārsvars bija 21 punkts. TTT komandai bija arī 5 punktu pārsvars, bet 3 punktu pārsvars Astanas komandai. Tas spēles pašā sākumā un tikai vienreiz ir mainījusies vadība, un tas bija brīdī, kad vadībā bija Astana, un pēc tam jau TTT izlīdzināja rezultātu, izvirzījās vadībā, un Astana vairs priekšā nav bijusi, bet šī 3-0, bet pirmos punktus guva TTT, un tad 3-2 izvirzījās vadībā Astana, un kad kopš šī brīža līdz pat 21 punktam TTT uzaudzēja savu pārsvaru. Šobrīd tas ir sarots līdz 17 punktiem, pēc puslaika bija arī līdz 15. Un tomēr TTT joprojām atrodās šajā vadībā, ko iekrāja pirmajā ceturdaļā. Un īsti tuvāk par 15 punktiem pretinieces nelaiž.
Pirmais sodametiens precīzs, otrais, ja arī būtu bijis precīzs, netiktu ieskaitīt. Žeļina Kurazova netrāpījis šo sodametienu, bet tomēr bija ieskrējusi arī kādu no partneriem ātrāk, kā tas ir atļauts, un līdz ar to bumbu pienākās TTT. Tā jāievada spēlē no Sanlīnijas, un Sidnija Kārtere iesāk savas komandas uzbrukumu, jo Krastiņa, nu jau Liene Priede. Sidnija Kārtere saņēmas bumbu atpakaļ, 14 sekundes atlikuši, jo Krastiņa tālmetienu Māna, ka metīs, bet tomēr neizpilda to. Saglabā bumbu spēlē, turpina driblēt, Kristina Māna, 5 sekundes, Māna izpilda pustālmetienu, tas ir precīzs. 18 punktu pārsvaru panāk Māna, un arvien vairāk samazina Astanas komandas spēlētāju intereses iekļūt lielajā finālā, un tādā acīm redzot, pret Smoky Minsk būs rītā jāspēlē par bronzas medaļām, kamēr TTT ar Gdiņas basket komandu cīnīsies par zeltu. Neprecīzs Astanas komandas uzbrukums, Ieva Kūlīt izcīna bumbu, 8. sev šodien, atliekušo bumbu, protams. Un Liene Priede turpina TTT komandas uzbrukumu, saglabā viņa bumbu spēlē, šī jau ka pazaudēs, bet tomēr beigās pazaudē, piespēlējot pretiniecēm, un pretinieces dodās savā uzbrukumā. Un, protams, ka neviena cita kā Olga Dubrovina, kura šodien ļoti labi ir spēlējusi, 8 punktu un 8 rezultīvas piespēles viņai. Neviena cita spēlētāja šajā spēlē neko nav iespējusi tādu. Nu, jāsaka, ka Kristinai Manai vēl ir arī 6 rezultīvas piespēles, un viņai arī 8 punkti, bet atšķirībā no Dubrovinas, kurai tikai viena atliekusī bumba, Kristinai Manai 4 atliekušās bumbas. Abas šīs spēlētājas rāda ļoti atzīstamu sniegumu, un 8 cipars vispār populārs šodien uz statistikā skatoties. Ja vēl kāds paralēls, tad 8 punkti ir Ievai Kūlītei, viņai arī 8 atliekušās bumbas, Sidnijai Kārterei 8 punkti. Šādi sadalījuši spēlētājus, dominē cipars 8, bet nedaudz aizrunājos ārpus spēles, nospēlēs 3 minūtes 4. ceturdaļā, plus 18 joprojām TTT komandai, un jūs ekrānos esošie TTT fani var būt arī apmierināti viņu mīļotā komanda vadībā, un treneris Neribs ar Lieni Priedi diskutē par situāciju. Liene piekrīt, treneris saka, kā vajag, Liene piekrīt, nu tā arī komandām jābūt, protams, lieliska atmosfēra TTT komandā. Tieši tas arī vajadzīgs, lai izcīnītu otro kausu šo sezonu. Kā zināms, Latvijas-Igaunijas čempionu tituls šīm spēlētājām jau ir. Pirmais turnīrs uzvarēts, rīt būs jāmēģina uzvarēt otrais, un tad jau nākam un aiznākam nedēļa arī 10 dienu laikā jāizcīna arī Latvijas čempionu tituls. Nu, Vega 1 Liepāja domā citādāk, un Vega 1 Liepāja jāizcīna zelts viņu skatījumā. Nu, par iespējami daudz spēlēm, maksimums 5 tādas var būt. Esmu es, jūsu komentētājs šajā spēlē, Latvijas čempionāta finālā starp TTT un Vega 1. Un tad jau, lai pēdējā spēlē līdz ar kādu trešo pagarinājumu uzvar labāka komanda, tas būtu fantastisks scenārijs, bet kamēr stāstu par Latvijas čempionātu, tikmēr gūst grozu Hanna Zarīcka. Zarīckai 11 punkti. Nē, 9 punkti, šīs bija 8. un 9. 6 atliekušās bumbas, bet viņai arī 4 personīgās piezīmes. Zenta Meļņika no tuvas distances nokļūdās. Skatos uz skatītājiem tribīnēs, pārdzīvo viņu par šo neprecīzo Zentas metienu. Nu, skatītājiem vienmēr vēlākajam fanam liekas, ka tiesneši kaut ko varbūt nav nofiksējuši, tāpēc nav gluži šie punkti, bet šeit Zanei Teilānei fiksēts nostaigāts. Un līdz ar to bumbu jādod TTT komandas spēlētājām. Zana Teilāne dodās uz maiņu. Protams, kāda Zana Teilāna, Anita Teilāna, atvainojos, cienījamies skatītāji, Zana Teilāna ir cita basketboliste, māsa Anitai. Šodienas spēlē piedalās viņa, Zana Teilāna bija šodien intervijā pirmajā puslaikā, ne, bet pirmās pusfināla puslaikā, un ir arī tribīnēs Daugavas sporta namā. Jo Krastiņa nav precīzs viņas uzbrukums, bet Zenta Meļņika izcīna uzbrukumu bumbu. Nu, Zenta tomēr piespēlē pretiniecei Zaļinai Kuražovai, un pretinieces arī dodās savā uzbrukumā.
Arī viņām nepadodās savus uzbrukums. TTT šo uzbrukumu ir atšifrējušas. Un pašas dodās savējā Anna Eibele. Centimēģi, ka tālāk jau Ievai Kūlītei, bet Ievai Kūlītei bumbu atņem Nadežda Kondrakova. Un uzbrukumu iesāk Olga Dubrovina, kura rāda kombināciju ragi. Arī klasiskie ragi tiek sagaidīti. Neizdodas samainīties. Neizdodas sagaidīt, ka pretinietis samainās aizsardzībā, tomēr Dubrovina tāpat izmantoja šo situāciju. Gūs šajā spēlē 10. punktu, un ja vēl 2 rezultīvas piespēles atdos, tad sakrās arī double-double, jeb divciparu rādītāju 2 statistikas rādītājos. Nu, regulāri sezonā double-double ir Hannai Zarvickai. Zarvickai šobrīd arī 9 punkti un 7 atlēkušās bumbas, vēl 3 jāizcīna un vēl 1 punktiņš jāgūst, un tad jau double-double būs. Nu, minūtes pārtraukums Astanas komandas galvenajam trenerim. Un mēs pavērosim tikmēr Lietuvas Rītas karsai meitenes. Cerams, ka cienījamies režisors parādīs arī mums un jums, skatītāji, šo deju. Nodejojušas Lietuvas Rītas karsai meitenes. Paldies organizatoriem, ka nodrošināt tik augsta līmeņa sniegums arī šajās spēlēs. Nu, jāsaka, mūsu pašu karsai meitenes gan Ventspilī, gan Liepājā, gan arī Valmierā. Tāpat arī ir Jelgavā, Ogrē un visās pārējās pilsētās, tāpat arī Jēkabpilī un Jūrmalā. Nu, tiešām arī mums ir karsai meitenes ļoti labā līmenī, un to pierāda Alders LBL Zvaigžņu spēle karsai meiteņu sacensības, un tur valdošā atmosfēra. Man nav par to jāstāsta, mēs Latvijas līdzjutēji to ļoti labi zinām. Šobrīd TTT uzbrukums tālu no groza, saspēlējās TTT spēlētājs. Maija Bēglīte tuvā grozam jau Kristinai Mēnai, un Kristina Mēna pavisam tuvu grozam. Uz groza apakšrūtai Veiderei lieliski izspēlēta kombinācija ar lielisku noslēgumu. Visas spēlētājas pieskārās bumbai un pilnīgi brīvs metiens no groza apakšu. Sapnis katram trenerim, ja viņa komanda šādi gūst grozu. Un, protams, priecīgs ir arī Astanas treneris. Tagad rezultātā ir mīnus. Bet mīnus vairs tikai 10 punkti, 9-4 uzvarējuši. Ceturtdaļa ir nebija 11-4 Astanas spēlētājs. Atkal TTT spēlētājām neliels kritums. Nu, laiks gan vēl ir 3 minūtes, bet 10 punktu starpā. Nu, tāds šobrīd sāk parādīties spēlē atkal intriga. Ja izdosies gūt šos punktus, Anna Eibele pārkāp noteikumus pret Olgu Dubrovinu. TTT rekomendē 3. piezīme. Un jāizpilda 2 soda metieni Astanas tīģerienēm, bet pirms to viņas dara TTT komandas galvenais treneris Aigars Nerips pieprasa minūtes pārtraukumu. Nē, tomēr Astanas tīģeru komandas galvenais treneris Romualdis Petronis pieprasa. Uzzīmēs viņš vēl, kas ir jāizpilda. Nu, interesanti, ka spēlētājs šo ceturtdaļu uzvar ar 7 punktiem. Viņām vairs tikai -10, bet treneris savu otro no 3 minūtes pārtraukumiem izmanto jau 3 minūtes pirms ceturtdaļas noslēguma. Un līdz ar to viņam vairs tikai 1 minūtes pārtraukums atlikušajās 3 minūtēs pamatlaikā palicis. Ja spēle izvērtīsies ļoti līdzīga, tad būs jāmēģina šī situācija kaut kā pašam risināt.
TTT komandas piecinieks ir nostājies jau uz soda metienu līnijas, lai gaidītu, kad preciniecis izpildīs soda metienus. No Astanas Tīģerienes tikai tagad ierodās laukumā. Tāds pagarāks sanācis šis pārtraukums viņām. Daudz, kas bija jāpārspriež, protams. Gal galā, nu jau zem 10 punktiem rezultātu starpībā viņas ir pakļuvušas. Vairs viens ir par skaidrs uz rezultātu tablo starpībā. 8 punkti, ja būs precīzāki. Un 3 minūtes pamatlaikā vēl. Šobrīd, atceramies, pirms brīdī stāstīja, ka jāgūst 17 punkti, neļaujot būt pretiniecēm nevienu punktu. Pagaidām ir gūti 15 pretiniecēm, ļaujot būt tikai 6. Tātad 9 punkti ir atspēlēti. Un vairs tikai 8 punkti. Nu, TTT viss, kas jādara, jāspēlē šādi, pacietīgi un ilgi. Nav precīzs šis uzbrukums, bet tas turpinās TTT komandai. Jau Krastiņa arī nav precīzi, bet Sidnija Kārteri izcīna bumbu no neapmierināts. Protams, ka neapmierināts ir Astanas Tīģeru komandas galvenais treneris. 2 reizes TTT nokļūdījās. Ja būtu izcīnījušas bumbas, būtu uzlikušas pareizi muguras, tad būtu bijuši iespēja atspēlēt arī šos 8 punktus Tīģerienēm, bet arī trešo reizi nav precīzi Sidnija Kārteri un arī vēlreiz neizdodās Astanas Tīģerienēm izcīnīt bumbu aizsardzībā, un tas ir, protams, arvien apgrūtina šo situāciju. Astanas komandai nedaudz no lielas runāšanas ieķerās arī mana valsts cienījamie klausītāji, bet spēles beigas kļūst interesantākas un gal galā, vai tā mēs būtu domājuši pēc pirmā ceturtdaļas, kura 29-13 uzvarēja TTT. Un arī pēc otrās, trešās, ka TTT palielināja šo pārsvaru. Tomēr ar pacietību un smagu darbu TTT komanda gūs 2 punktus. Jau Krastiņa no groza apakša ir precīzi. Ievai šodien 16 punkti šajā spēlē. Viņai arī 3 izcīnītas bumbas, 2 rezultīvas piespēles. Un tieši Ieva gūst šos svarīgos punktus atkal atjaunojot 10 punktu pārsvaru. Un jau uz brīdis šķita, ka līdz 8 punktiem Tīģerienes ir piekļuvuši 3 minūtes līdz pamatlaika beigām. Tad īsti veselu minūti ļāva TTT uzbrukt Tīģerienes un noslēdzās tas ar 2 punktiem un atkal plus 10 rīdziniecēm. Nu, ko darīs Astanas Tīģerienes? Arvien interesantāk kļūst, protams. Dubrovīna pati izmēģina roku no pustāls distances, pat arī gūst punktus, atkal samazina līdz 8 punktiem, bet jāsaka, vairs tikai 100 sekundes ir atlikuši spēles pamatlaikā. Sidnija Kārteri precīzi atjauno viņa 10 punktu pārsvaru. Nu šķiet, ka TTT vairs šo spēli nepieļaus, ka pretinieces pietojās, ka pretinieces uzvar varbūt vai panāk pagarinājumu. Jāspēlē tikai tā aktīva un agresīva aizsardzībā. Piezīme norma TTT vēl nav. Tas nozīmē, ka var pārkāpt noteikumus. Tālmetiens precīzi, augstasinīgi tālmetienu realizē Žaļina Kurāžova, kurai šodien 11 punkti pēc šī tālmetiena, 3 atlēkušās bumbas ar augstu trajektoriju. No tālas distances viņi ir precīzi 7 punktu starpā starp šīm komandām. Minūte un 2 sekundes jau Krastiņa. Atbild ar precīzi tālmetienu un jau Krastiņa šodien ir karsta, uguņo 19 punkti viņai un neļauj pietuvoties katrā reizē, kad būs groza Astanas Tīģerienes. Nav svarīgi 2 vai 3 punktu vērtībā. TTT atbild ar pilnīgi tādu pašu metienu un uz 3 punktiem. Astanai jau Krastiņa atbild ar 3 punktiem, joprojām 10 punktu pārsvars. Vēl 2 punktus no groza apakšas gūst Astanas spēlētāji Kondrakova, bet jāsaka, 38 sekundes vairs ir atlikušas. TTT spēlēs līdz galam 9 sekundes, ja arī neuzbruks grozam, bet tomēr mana uzbruks grozam būs 2 punktus. Ir vēl 1 minūtes pārtraukums arī Astanas Tigers komandas galvenajam trenerim, bet acīm redzot, ka viņš saprot, ka jau vairs nekā, tomēr šeit ir centrāls. Zenta Meļņika pirms saņēma šo bumbu vēl atradās aiz centra un lēcienā šo bumbu noķēra un prasa Kristenai Manai, ko tu dari? Kāpēc tu mani pagrūti zem tanka? Bet savu 3 minūtes pārtraukumu tomēr izmanto Astanas treneris, pie -10 vēl gatavojoties rītdienas spēlē par 3. vietu. Mēģinās kādu uzbrukumu uzzīmēt.
Lietuvas Rītas karsē meitenes jūsu uzmanībai, bučas visiem skatītājiem, gaisa bučas sūta viņas. Un pēdējais uzbrukums, kas šajā spēlē atlicis, tas būs Astanas Tīģerienēm, vai viņas to izspēlēs līdz galam, vai dos vēl uzbrukumu iespēju arī TTT komandai. Nu, tās tādas mazas formalitātes. Aicinu nekur nepazūst arī pēc spēles, būs pēc spēles intervija. Noķersim kādu no TTT komandas spēlētājiem un parunāsimies par šo maču un par iekļūšanu finālā. Nu, iespējams arī treneri, bet tas šobrīd nav aktuāli. Aktuāli ir tas, ka gūst vēl 2 punktus Hanna Zarīcka. Iespējams, Anita Teilāne. Mēs parunāsimies tieši tā. Pēc spēles no Anna Eibela vairs grozam neuzbruks. Spēle ir noslēgusies. Finālā iekļūst TTT Rīga. Tātad rītā 3:00 arī sporta centrs tiešraidē no Daugavas sporta nama TTT pret Viņa basket. Un 12:30 spēle par 3. vietu starp Smoki Minsku un Astanas Tigers. Nekur tālu nepazūdiet, tūlīt arī intervijā. Man priekšā ir tāls ceļš, aizrautības un sajūsmas pilns. Pat ja tas nes pārbaudījumus, es nogādāšu jūs stadionā droši. Es esmu Continental Riepa, oficiālais UEFA Euro 2016 sponsors. Ģimenes uzņēmums Užavas alus jau vairāk nekā 20 gadus pazīstams kā mūsdienīga alus darītava, kas iet līdzi laikam un kas alus brūvēšanā izmanto jaunākās ražošanas tehnoloģijas. Užavas alus darītavas misija gadu gaitā palikusi nemainīga – ražot kvalitatīvu alu, kas gatavots tikai no dabīgām un klasiskām izejvielām. Nepalaid garām! 30. aprīlī un 1. maijā ķegumā pasaules čempionāta Latvijas posms motokrosā. Pauls Jonas un citi Latvijas labākie pret pasaules motokrosa zvaigznēm. Tev tur noteikti jābūt. Cīkāk mxgplatvia.com, biļetes biļešu servises LV, atbalsta Latvijas izglītības un zinātnes ministrija. Mans tētis māk pareidot lietas tam pat nepieskaroties. Goda vārds. Dažreiz pat gadās izglābt kādu princeses dzīvību. Pilnīgi jaunais Kia Sportage. Bagātīgi aprīkots viedais auto. Radīts, lai apbrīnotu. Anita Teilāne kopā ar mani Tīģeru, vienu no līderiem. Nu, pastāsti, kas jums tur notika beigās, kad tik tuvu pietuvojāties? Ko treneris teica? Pārtraukumā riktīgi dabūjām pa dibenu, ka nenostrādājām aizsardzībā. Pārslēdzās visu vairāk strādāt aizsardzībā un rezultāts drusiņi pietuvojās. Mēs jau cerējām, ka pievilksim tuvāk, bet atkal kļūdas aizsardzībā bija un tad tas arī palika žēl. Noturējāt arī diezgan bieži spēles laikā TTT uz nulītēm, bet paši nespējāt gūt grozus. Kur bija tā problēma? Es teicu, varbūt koncentrācijas trūkums. Varbūt kaut kāds spēka izsvikums jau uz beigām. Zin kā, tomēr, man personīgi tā liekas, es nezinu. Vajag vienmēr kādu, kas izšauj, un ja moments tas nav, kad kāds izšauj un kuram kādam iekrīt, tad tā sanāk, ka nepievelkās klāt. Kā pašai atgriezties uzspēlēt Rīgā, Latvijā? Baigi ilgi nav spēlēts, patīk, forši. Baigi jūtu to ģimenes atbalstu, un kad mājās, vieglāk ir. Pavasaris Latvijā? Pavasaris Latvijā. Labi, paldies, novēl rītdienas spēlē uzvaru. Tā bija Anita Teilāne, Astanas Tīģeru līdere šajā spēlē. Viņai tiešām ļoti atzīstams sniegums, bet cienījamie skatītāji šovakar izbaudam sestdienas vakaru prātīgi, protams, un rītā jau vai nu pie sportcentrs.com TV ekrāniem spēle 12:30 par bronzu vai 15:00 spēle par zeltu un sudrabu, vai arī šeit klātienē visi esat laipni aicināti Daugavas sportnamā. Tas viss rītā. Šodien vēl jums labu vakaru, lai viss izdodās un līdz rītdienai. Atā!